Slavēts Kristus! Jaunā katoļu baznīcas vēstneša numurā Latvijā. Likums ir ierakstīts cilvēka dabā. Dievs slimnīcā, jā, jaunieši kalpo slimnīcā. Svētā mise žurnālistu nodomā. Mesas pirmatskaņums Rēzeknē. Konsekrētajiem Latvijā tagad sava konference. Aktuāli, kāpēc katoļiem pāvests ir tik svarīgs? Pārdomām pāvesta Benedikta 16. vēstījums 2013. gadam. Lielajā gavēnī. Ko par cilvēku stāsta viņa slimība? Stāsts Tevs, kurš dod debesis. Intervija, zinātne un ticība, vai tiešām pretrunā viena otrai. Baznīca pasaulē. 40 jauniešu liecības par Benediktu 16. Iedvesmojošu filmu festivāls Spānijā. Sadarbinātie svinīgi sola uzticību Svētā Valentīna bazilikā. Policija neutralizē Madrides katedrālē atrastu spridzekli. Japānā izdot Akvīnas Toma darbu Summa teoloģija. Vatikāna ziņas. Pāvests pārsteidz pasauli. Baznīcas pārstāvji par pāvesta atkāpšanos. Jauniešu lapā. Brazīlija jauniešu acīm. Starptautisks projekts rekolekcijas jauniem cilvēkiem nāca klusumā. Nedēļas nogale jauniem līderiem. Lasītājs jautā, priesteris atbild. Kāda ir baznīcas nostāja pret prezervatīviem? Seminārs par bioētiku. Fotoreportāžā Rārzīs svin jubileju. Sludinājumi, kampaņa Latvija bez bāriņiem. Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudzes pasākumi. No 8. līdz 10. martam rekolekcijas klusumā. Svētceļojums uz Skaistkalni iziešana 2. maijā. Rekolekcijas klusumā Karmela garā. Dzintaros no 19. līdz 21. aprīlim. No 1. līdz 2. martam dvēseles dziedināšanas dienas. Sveicam arī priesteru jubilejās. Pagaidām viss līdz nākamajam numuram. Svētīgi gavēni!